Es aicinātu tagad uz mūsu improvizēto skatuvi Karinu Palkovu, Latvijas Republikas tiesības sargi. Lūdzu. Labdien! Mana uzruna būs bišķiņ sausāka, balstīta tiesībās, cilvēktiesībās, vērtībās un, protams, gatavojoties šodienas sanāksmei, konferencei, aplūkoju dažus normatīvus aktus. Un tas, ko es esmu sapratusi, ka dažādi starptautiskie Eiropas Savienības tiesību akti, Latvijas nacionālais regulējums, protams, pēc būtības nodrošina, jeb citiem vārdiem saka, uzliek par pienākumu nodrošināt personu ar invaliditāti drošu vidi, drošību arī riskās situācijās, bez šaubām. Tā, piemēram, ANO, mūsu starptautiska konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām tvērumā, jau īstenībā kopš 2010. gada ir apņēmusies veikt visdažādākus pasākumus, lai pasargātu personu ar invaliditāti tiesības, būt drošība arī ārkārtējā situācijā tai skaitā. Šādu dokumentu ir ārkārtīgi daudz, ārkārtīgi daudz. Vienlaikus arī Eiropas Savienības 2019. gada direktīva par produktu un pakalpojumu piekļūstamības prasībām uzliek par pienākumu personam ar invaliditāti, teiksim tā, noteikt vienotas prasības palīdzības izsaukumu numuriem 112. Regulējums ir. Bet jautājums ir, vai praksē tas darbojas? Vai praksē valsts, pašvaldību institūcijas, privātais sektors ir izdarījis tas, kas ir rakstīts? Pirmais, vai ir bijusi vēlme to izdarīt? Otrais, vai ir bijusi iespēja to izdarīt? Un trešais, vai ir skaidrs visiem spēlētājiem, kas ir jāizdara? Jo mēs jau nerunājam par tehniskām prasībām, mēs runājam par pamattiesībām, par tiesībām uz dzīvību, par tiesībām uz veselību, kas ir pamatvērtības, pamattiesības, kas ir ietvertas arī mūsu satversmē. Tas ir jādara, citu iespēju nav. Un es kā tiesībsardze, tiesībsarga birojas, vienmēr ir un būs, man gribētos teikt, ļoti spēcīgs atbalsts personam ar invaliditāti, jebkuros pasākumos, ja ir vajadzīga iesaiste, ja ir vajadzīgs atbalsts, jo mēs runājam par cilvēku kā vērtību, un no cilvēktiesību perspektīvas nedrīkst šķirot, kas drīkst būt drošībā, kas nedrīkst būt drošībā, kuram ir tiesības ātrāk izkļūt no ēkas, kuram nav šādu tiesību un iespējas. Tam tā nevajadzētu būt. Es braucot no rīta padomāju par jautājumiem, kas man nav skaidri, un patiesībā jautājums par to, vai izstrādājot civilas aizsardzības plānus, tika aicinātas organizācijas diskutēt. Cik daudz diskutēt? Jo tur tik daudz praktisko nianšu. Vai tajā pašā laikā cilvēks ar redzes traucējumiem, braucot ar savu mašīnu, laicīgi saņem paziņojumu par to, ka ir kaut kur aplidojums vai arī apludusi teritorija, vai vispār var dzirdēt to skaņu, kas ir apkārt un brīdina mūs par briesmām? Es pieļauju, ka nē, bet es nezinu. Līdz ar to, ko es jums varu novēlēt? Apbruņoties ar pacietību, apbruņoties ar spēku, apbruņoties, ziniet, ar tādu pozitivisma devu, daudz kas ir iespējams. Bet viens nevar izdarīt. Līdz ar to man ir milzīgs prieks, ka ir organizācija Sustento, kas apvieno vairākas citas organizācijas, cilvēkus ar līdzīgām interesēm ar vienu vienīgu mērķi – pasargāt personu ar invaliditāti tiesības. Pamattiesības, pamatvērtības, un paldies jums katram, ka esat šeit. Mēs kā tiesībsarga birojas esam partneri, gribās teikt ļoti cieši sadarbības partneri, iesaistīsimies, atbalstīsim kā vien varam, bet jūs lūdzu turpiniet darīt to, ko jūs darat, jo sadzirdēs. Galvenais neapstāties. Galvenais, ziniet, pacietība un milzīga vēlme kaut ko labot, jo aiz jums
stāv cilvēki, kas ļoti sagaida rīcību, sagaida darbības, bet kopā jau vieglāk ir. Paldies jums liels, lai burvīgs šodienas notikums un lai patiešām ir spēks, jauda izdarīt visu to, par ko mēs šodien arī runāsim. Tas smagas lietas, bet būs izdarītas. Man ir cerība un ticība tam. Paldies jums!